Labdien! Tiekamies aprīļa sākumā. Šobrīd Baltijā vēsāks un vējaināks. Bet, atskatoties uz pagājušo nedēļu, ziņa numur 1, kas satricina pasaules ekonomiku, ir Amerikas Savienoto Valstu ieviestie tarifi šī gada 2. aprīlī izziņoti. Tarifiem ir tik milzīga ietekme uz ražošanu, transportēšanu, gan fizisko resursu, gan finanšu tirgiem, ka visos procesos pasaules ekonomikā šobrīd ir vērojams grandiozs kritums un apjukums par turpmāko rīcību, par turpmākām norisēm un arī tā skaitā tālākiem rādītājiem, gan industrijai, gan patēriņā, gan preču apritē. Kādas ir bijušas norises un ietekmes uz energoresursu cenām turpinājumā? Pagājušajā nedēļā cenas krīt pilnīgi visiem resursiem, un tas ir lielā mērā saistīts ar ASV izziņotiem un ieviestiem tarifiem importam, eksportam pasaulē. Daudzas valstis pasaulē jau ir atbildējušas, tā skaitā Ķīna, ieviešot papildus nodevas, piemēram, energoresursam sašķidrinātai dabasgāzei. Tādējādi šobrīd Ķīna ir pavisam atteikusies iegādāt sašķidrināto dabasgāzi no ASV, un tās imports ir 0. Naftas tirgū, skatoties uz kopējo globālo ekonomikas attīstību, varbūtība, ka iestājās pasaules ekonomikā recesijas procesi, tiek vērtēti jau pie 60% atzīmes, kas ir augsta. Tātad pietiekami bažīga ir finanšu un fizisko tirgus speciālisti un dalībnieki. Naftas cena pagājušajā nedēļā krītās līdz $65 par bareli. Ļoti zema atzīme pie šādas naftas cenas, ilgtermiņa investīcijas un ieguves un ražotņu apmaksa ir apdraudēta. Ogles tirgū šobrīd nav ļoti būtiski izmaiņu. Protams, cena krītās līdz $97 par tonu. Gan Eiropai, gan Ķīnai ogles krājumi ir pietiekami komfortablā līmenī, un ogle arī pēdējā gada līdz pēdējo 2 gadu laikā ir kļuvusi vairāk par rezerves kurināmo, kurš aizstātu zemu atjaunīgo energoresursu izstrādi vai kādus gāzes piegādes traucējumus. Līdz ar to oglei nav nec būtiska pieprasījuma, nec arī būtiska šobrīd svārstību. Dabasgāzes tirgū gan svārstības ir daudz jūtamākas, vairāk kā 10% apmērā ir samazinājušās tuvāko mēnešu cenas finanšu instrumentu tirgu Eiropai. Un pagājušās nedēļas beigās dabasgāzes piegāde nākamajam māja mēnesim finanšu tirgu maksāja €36 par megawatstundu. Eiropai krājuma līmenis šobrīd pie 35%, tas vēl joprojām ir par aptuveni ceturtdaļu zemāks nekā pagājušajā gadā, bet, kā jau minēju, tarifu ieviešana ir pilnībā apturējusi sašķidrinātās dabasgāzes importu Ķīnā. Līdz ar to Eiropai savā ziņā ir lielāka piekļuve sašķidrinātas dabasgāzes kravām un piegādēm. Un emisiju tirgū, tā kā šis ir bijis rādītājs, kurš parasti ir sasaistīts vislielākajā mērā ar 2 faktoriem. Viens ir ar īsāku un tuvāku termiņa fosilo kurināmā pieprasījumu un izstrādes apjomiem, un otrkārt ar kopējo rūpniecības un ekonomikas attīstību. Un, protams, tā kā tarifi ir būtisks risks pasaules ekonomikai, un pagājušajās nedēļās arī fosilo resursu izstrāde nav bijusi palielināta, tad kvotu cena samazinās. Un piektdienā tā ir jau zem €64 par tonu. Elektroenerģijas tirgu Nord Pool biržā būtiski izmaiņu nav nec Ziemeļvalstu, nec Baltijas cenu līmenī. Ziemeļvalstīs nedaudz pakāpjās līdz €26 par megawattstundu vidēji, bet Ziemeļvalstu vidējā cena vēl joprojām saglabājas relatīvi zemā līmenī. Cena Baltijā savukārt pie €103 par megawattstundu vidēji,
un jāatzīst relatīvi augstā līmenī. Abiem reģioniem bijis raksturīgi, ka pieprasījums krītās. Tas krītās ne tikai tādēļ, ka ir siltāki laikapstākļi, gaišāks un mazāk elektroenerģijas tiek patērēts, bet arī tādēļ, ka mikroģenerācijas pusē saules paneļi saražo pietiekami lielu daļu patēriņam nepieciešamās enerģijas. Otrs faktors ir, ka vējstrāde Baltijā pieaugusi. Varētu sagaidīt, ka cenai būtu jāpakrītās ar lielāku ietekmi, taču nedēļas sākumā ir atslēgts Nordbalta starpsavienojums. Kā rezultātā šī papildus vēja izstrāde ir kompensējoša pret iztrūkstošo importu no Ziemeļvalstu puses. Un skatoties uz nākamā 2026. gada elektroenerģijas finanšu instrumentu tirgu, redzam, ka Ziemeļvalstīs un arī Centrāla Eiropā cenas krītās. Tam ir daļai ietekme no īstermiņa notikumiem, tarifu ieviešanas, šī brīža resursu cenām un arī novērtējumu par pieprasījumu piedāvājumu nākamā gada laikā Eiropā un katrā gabalā. Līdz ar to Ziemeļvalstīs cena varie robežās no 34 līdz 48 eiro par megawattstundu atkarībā no apgabala. Vācijā cena nedaudz virs 80 eiro par megawattstundu un Polijai cena pie 100 eiro par megawattstundu par bāzes piegādi elektroenerģijas finanšu instrumentu tirgū. Paldies par uzmanību! Ar rūpību sekosim notikumiem pasaules ekonomikā. Paldies!